Trausis ir mīļākais dzīvnieks Latvijā, ne? Tā šķiet, cik ļoti daudzi. Tā kā tēlos trausus, iebār galvas smiltīs, divenu gaisā un ceram, gaidām, ka viss būs labi. Neviens neatnāks un neko nesliktu neizdarīs. Bet, ir jau tā, ka negribās domāt par tiem ģeopolitiskiem riskiem, vienkārši par kara draudiem, Bet skaidrs ir tas, ka varbūtība to iestāšanās ir lielāka par nulli, tā nekad nav bijusi nulle. Es jau nesaku, ka tie ir 100%, tie, kas 100% arī, protams, ir pārspīlētāji, bet tā noteikti nav nulle. Es gribētu teikt, ka tā varbūtība pieaug. Bet es saprotu, kāpēc arī gribās to galvu iebāzt smiltīs, tāpēc, ka, iebāžot smiltīs, tu par to, tu neapzinies to problēmu, tu par to nedomā. Un, attiecīgi nav nekas jārisina, nav nekas jādara. Savukārt, ja tu pieņem to, ka šāda varbūtība ir, risks pastāv, protams, varbūtība nav nulle, būtu loģiski kaut kā mazliet rīkoties. Tai sakarā, tad jau būtu jārīkojas, jo tā, ka tu to izdomā, tad jau vairs atpakaļ nevar aiziet. Un tāpēc tiešām vieglāk ir iebāzt galvas smiltīs, neko nedomāts. Un tā teikt, kā būs, tā būs. Ne? Ar šo veco piegājienu 50-50, būs vai nebūs, dzīvosim, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim.